ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ļoti cienījamā kultūras ministre Žaneta Jaunzeme Grende, pasniedz 25. vispārējo latviešu dziesmu un 15. deju svētku lielās balvas. Rīgas VF kultūras pils senioru sieviešu korim Daugavas Vanadzes. Rīgas Tehniskās universitātes vīru korim vēlreiz uzgalvēsim Rīgas Tehniskās universitātes vīru korim Gaudiamus! Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sieviešu korim Balta. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncerta organizācijas Aves Sol jauniešu korim Kamēr un Latvijas kultūras akadēmijas jauktajam korim Sola. Jauniešu tautas deju ansamblim Teiksmā. Latvijas Universitātes vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam Dancis.
Madonas rajona vecākās paaudzes deju kolektīvām Atvasarā. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim. Rīgas Maskavas nama tautas deju kolektīvām Zadorinka. Un Rīgas kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde tautas deju ansamblim Līgo. Vispārējo latviešu dziesmu un 15. deju svētku gājienā. Nu, lūk arī brīdis, kad sāksies gājiens. Mēs redzam jau, ka ir šeit virsvadītāji, mašīnās, godu virsvadītāji, jā. Sēdināti, lai dotos uz Mežabaru, bet tiešām arī, jāteic, labs laiks kabrioletē. Tas ir tiešām labi saskaņots, jā. Par gājienu priekšgalu tas ir karogs Līgo. Līgo karogs, tad sekos pēc tam laureātu kori, viņiem sekos Latvijas valsts karogs un arī pārējie koru un deju svētku karogi kopā ar laureātiem. Bet kabrioletos, kā jau minējām, svētku virsvadītāji, virsdiriģenti un goda virsvadītāji. Goda virsdiriģenti. Goda virsdiriģenti arī, jā. Skanēja pūtēju skaņas un garsāvoklis visiem šeit ļoti labs un interesi par gājienu un vispār par dziesmu svētkiem ir ārkārtīgi liela, jo, kā mēs arī zinām, tad svētku norisi atspoguļot ir ieradušies 75 ārvalstu žurnālisti no 18 pasaules valstīm. Tas nozīmē šai pozitīvajai Latvijas kultūras esības centrālajai nedēļai būs arī spēcīga rezonanse. Jā, protams. Un runās, es ceru, ka tiešām kā par brīnumu, kuru daždien, diemžēl, mēs paši līdz galam neapzināmies, kā teicu par brīnumu. Tas tiešām tāds arī ir. Lūk, arī sāk uzstāties laureātu kolektīvs, kuras Gaudēmus. Un, protams, šie lielās balvas saņēmēji ir īpaši godināti šajos svētkos, izcīnījuši uzvaras koru sacensībās, deju kolektīvu skatē, tautas tērpu skatē, ir saņēmuši augstu novērtējumu. Koris Kamēr, arī viens no jauktajiem
kuriem, kas arī izcīnīs augsto galveno apbalvojumu. Tiesa gan dalīti ar solu. Ar solu, jā. Viņu šīm emocijām uz skatītājiem arī atbild šeit skatītāji. Mēs redzam pie brīvības pieminekļa visu ar lielu interesi. Šeit ģimenes ar maziem bērniem, šeit gados vecāki cilvēki, kas ir braukuši arī jau no rīta, lai šeit pabūtu. Un tiešām ļoti, ļoti daudz cilvēku un tās emocijas, ko dod svētku dalībnieki skatītājiem, to arī skatītāji pretī svētku dalībniekiem. Jāatgādina, ja vēl pat labāk nolēmuši esat doties skatīties gājienu klātienē, tad nav tik vienkārši, ka savā ierastajā maršrutā kāpsiet trolejbusā, tramvajā un piebrauksiet tam pavisam klāt. Protams, ka ir būtiski satiksmes ierobežojumi, ir izmainīti gan sabiedriskā transporta maršruti, taču nevajag satraukties, ja jums ir biļetes kādā noteiktā maršrutā, tad, ja tas ir mainīts, tad biļete, protams, tam ir derīga, un arī papildu reisi, kas būs vēlāk pagarinātie gan 11. tramvaja, gan 3. trolejbusu maršruti, vēlāk jau vakarā dodoties uz Meža parku, bet pat labāk arī tātad viss brīvības ielas posms no brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim ir visam transportam, protams, ne tikai sabiedriskajam slēgts, un diezgan pamatīgi arī Rīgas centrālajā daļā kopīgi ierobežojumi. Bet pēc svētkiem, protams, kurš gribēs, tas apkļūs. Un atgādinam tātad, ka gājiens iet no brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim, tā kā jums ir jātuvojās Rīgas centram, lai jūs varētu savējiem uzgavilēt, un savējiem uzgavilēt var arī internetā atrodot iespēju, un šos uzmundrinājumu vārdus un sveicienus varēs redzēt arī uz 2 ekrāniem pie Pulvertorņa Vecrīgā un Brīvības un Ģertrodes ielas stūrī. Tātad mājaslapa uzgavilē.lv, kuru es pats gan neesmu izmantojis, jo es sapratu, ka laikam šajā reizē es atturēšos no virtuālo sveicienu sodīšanas. Tā reiz ir tiešām klātienē šīs emocijas gan dalīt, gan smelt, gan arī ar enerģiju apmainīties, bet, protams, noteikti būs. Nu, lūk, šobrīd jau arī mēs dzirdam, ja, ka šeit pat vēl šiem lielo balvu saņēmējiem uzgavilē skatītāji, un tas ir tas prieka došanas brīdis, un būs daudz cilvēku, kas būs sabraukuši ielas malās, lai pastāvētu un uzgavilētu savējiem, un pat ne savējiem, jo arī es esmu braukusi noskatoties jau līdz kādam rajonam, varbūt Latvijas televīzijā, un pēc tam es tagad saņemos, kāpu trolejbusā un braucu, un es esmu kolektīvs vienkārši. Viņi varbūt skaisti dzied, viņi varbūt gājienā ejot, dejo. Viņi, un kāpēc ne? Nav jau jābūt kādam pazīstamam vai īpaši zināmam, vienkārši paņem. Lūk, arī mēs meistaru redzam Ido Kokaru, visiem svētku noskaņojums. Kāpēc nedējot? Jo šie taču ir dziesmu, deju svētki, amatieru teātru kolektīvu svētki, var pat teātrī. Jā, kāds izspēlēt ceļā līdz Dailes teātrim. Pirtiņš skatu līdz Dailes teātrim, piemēram. Vai arī goda virsvadītāji dodās. Jūras Kņāviņš, Jānis Verniņš teica. Gājiena noris ir plānota no 10 līdz 3 pēcpusdienā. Mēs, protams, redzēsim, kā veiksies. Nebūsim optimisti, varbūt. Mēģināsim būsim optimisti, bet saglabāsim. Kolektīvu ir ļoti, ļoti daudz, dalībnieku ir ļoti daudz. Kā jau mēs minējām pirms brītiņa,